bērns atņēma mantu otram bērnam. Tātad, ja ir autopilots, mēs vienkārši bērnu norājam, sabaram, varbūt pateiksim, ka tev vajadzēja pajautāt, bet bērns jau to nemācīsies, ja mēs jau bērnu esam nokauninājuši un viņam likām justies slikti. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs arī korekti reaģējam jau tajā pirmajā reizē. Kāpēc? Mēs paskatāmies, pavērojam, bērns tur ir dzelteniem klucīšiem cēla, piemēram, tornīti, viņš pamanīja, tur ir vēl viens dzeltens klucītis, izskatās, ka tas ir dzeltens, varbūt viņš gribētu to dzelteno pievienot savam. Un tad mēs ejam klāt, un bērnam sakam, hei, es redzu, ka tev ir dzeltens klucītis, un tu laikam viņu gribēji paņemt, bet re, kur bērniņš paskaties, ko tas bērniņš dara, viņš arī ceļ, izskatās, ka tas klucītis šobrīd ir aizņemts, ko mēs varētu darīt, un šī sadaļa, ko mēs varētu darīt, ir par to, kā mēs bērnam mācam šīs prasmes, mēs viņam varam jautāt, mēs viņam varam aicināt padomāt pašam, un tas nav tādā moralizējuša veida aiziet pasēd un padomā.